Šis ir S Pen, jeb irbulis, kas iebūvēts telefonā. Samsung S26 Ultra ir viens no retajiem telefoniem, kam kas tāds vēl ir. Ne tikai starp Samsung telefoniem, bet starp visiem ražotājiem. Bet kam tas ir vajadzīgs? Samsung šo irbuli ieviesa vairāk kā pirms 10 gadiem ar tolaik populāro sērijas telefonu Note, ko varētu dēvēt kā tolaik plaukstas datoru, jo tam bija viens no lielākajiem ekrāniem. Note sērijas telefoni vairs neiznāk, bet S Pens pārgāja uz Samsung S sērijas Ultra telefonu kā kaut kas tāds, kas nevienam citam Samsung telefonam vairāk nav. Tāpēc paskatīsimies uz 5 iespējām, ko tad ar šo irbuli mēs varam darīt. Pirmais, pats loģiskākais, ar to variet navigēt pa telefonu kā ar savu pirkstu. Atvērt lietotnes, scrollēt TikToku, spēlēt spēles un visu pārējo. Ar S Pen ir pieejama visa tā pati funkcionalitāte, kā izmantojot savas rokas pirkstus telefonā. Bet ejot tālāk, tam ir arī papildus funkcionalitāte, un viena no tām ir, ka uz irbuļa ir poga, kas dod papildus funkcionalitāti. Kaut vai, ja daudz jāstrādā ar tekstu, turot nospiestu pogu, jebkurā vietā uz ekrāna varēsiet precīzi iezīmēt to. Turot nospiestu pogu, divreiz uzsitot uz ekrāna, atvērsies piezīmes. Zīmējiet vai rakstiet ar irbuli, turot nospiestu pogu, tas pārslēgsies par dzēžgumiju. Noteikti ir vēl citi daudz pielietojumi šai pogai uz irbuļa, ko es šeit neuzskaitīju. Ir bijis, kā ātri vajag kaut ko pierakstīt uz telefonu, piemēram, jūs esat pie ārsta vai kur citur, jāpieraksta nākamās vizītes laiks un datums, par to tad ir padomāts. Tiklīdz izņemsiet S Penu no sava telefona, tā uzreiz jūs varēsiet sākt rakstīt, arī kaut vai telefona ekrāns būs nobloķēts. Kā 4. iespējams noderīgāk tādiem radošiem cilvēkiem, ja var rakstīt, tad, protams, ar S Penu var arī zīmēt. Gan paši, ko vēlas, vai arī izmantot neskaitāmās mākslīgā intelekta iespējas telefonā un jau ideju pārvērst attēlā. Un ar irbuli to, protams, varēs izdarīt daudz vieglāk un precīzāk kā ar rokas pirkstu. Kā pēdējo gribētos minēt, kuras dažreiz pats izmantoju S Pen, ir bilžu un video apstrāde. Uz tik maz ekrāna man vispār liekas tas ir murgs, bet S Pens to nedaudz atvieglo. Ar to var precīzāk izgriezt bildes, kur vajag. Griežot video, pirksts nebloķē laika joslu un visu variet redzēt. Pielikt, nolikt vietā kādu objektu, kaut vai postojot Instagramā bildi, ir daudz ērtāk. Un ir lietotnes, kur iestrādāt papildus funkcijas, kas padara šo lietotņu lietošanu efektīvāku. Es personīgi reti to izmantoju, ja arī nebūtu iebūvēts telefonā, par to ļoti nepārdzīvotu, bet varbūt tev ir ar ko padalīties, kurš šis irbulis tev palīdz. Droši raksti komentārā, arī ja uzskati, ka šim irbulim nebūtu vairs vietas telefonā. Un sekojiet man, lai uzzinātu par šādām interesantām lietām tehnoloģiju pasaulē un ne tikai, un tiekamies nākamajā video.